Žēlastība un miers ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodienas evaņģēliju, kas ir pie Lūkas 11. nodaļā no 5. līdz 13. pantam. Un Kristus sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū, tam teikt, mīļais, aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas un mani bērni jau ir pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dota savam dēlam čūsku, ka tas lūdz tam zivi, jeb skarpiju, ka tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžaties, lūdzu. Šodien ir 5. svētdiena pēc lieldienām, kas saucas rogāte, jeb latīņu valodā lūdziet. Jo Kristus lieldienās ir atvēris Dieva ausi, ka viņš uzklausa lūgšanas un atbild, dod, palīdz, aizstāv un svētī. Mācekļi vaicāja Jēzum, kā jālūdz. Un zīmīgi ir, ka Kristus tūlīt pēc tēvreizes lūgšanas māca, kā ar lūgšanām ir jāvēršas pie Dieva Tēva neatlaidīgi, pat uzstājīgi un drošā pārliecībā, ka Dievs jūsu lūgumu dzird un noteikti atbildēs. Ka jālūdz tā, it kā jūs klauvētu pie sava drauga istabas loga un lūgtu palīdzību. Ne sev, bet tuvam cilvēkam, kas atverat viņu roku un neļaujat aizvērt logu, pirms neesat saņēmuši palīdzību. Un šī Jēzus līdzība vēstīja, ka ja arī draugs īsti negribētu palīdzēt un aizbildinātos, tad jūsu klātbūtne un tas, ka nakts vidū viņam šī situācija ir jāatrisina, vai vienkārši izsakoties jātiek no jums vaļā un atpakaļ gultā, likt jūs draugam jums palīdzēt. Cik zīmīgs piemērs. Cilvēku motivācija kalpo par piemēru, lai atklātu Dieva motivāciju. Taču jāsaprot, ka mēs Dievam, protams, neērtā situācijā viņu notvert, lai kaut kā to izmantot savā labā un piespiest viņu izdarīt, ko savā labā, protams, nespētu. Mēs nekad nespētu Dievu piespiest izdarīt to, ko viņš pats nevēlas. Tādēļ šī Kristus piemēra saskarsmes punkts ar kristīgām lūgšanām ir jāmeklē citur. Draugs lūdz 3 maizes draugam, ne sev, bet priekš cita drauga. Tā šajā līdzībā Kristus atklāja Dieva Tēva mīlestību uz savu dēlu Jēzu, ka tie, kas ir viņā, tas ir Kristum tic un seko viņu vārdiem,
un lūdz Kristus vārdā, tie tiek uzklausīti Dieva bezgalīgi pacietīgās mīlestības dēļ. Jo Jēzus ir iestājies par saviem lūdzējiem, gluži kā viņa līdzības neatlaidīgais lūdzējs lūdza priekš savu drauga neatlaidīgi 3 maizes. Un tēva mīlestība uz vienpiedzimušo dēlu un tiem, kas viņam tic, ir tas drošākais garants, ķīla, ka viņš jūs dzird un uzklausa katru jūsu vārdu. Dievišķā mīlestība ir vēl daudz nesalīdzināmi drošāks garants, kā tiksim atbildēti, nekā, ja turam kādu savu draugu pie abām rokām un neatlaidīgi lūdzam, līdz viņš dod to, ko mēs lūdzam. Tāda ir Kristus teiktā piemēra nozīme mūsu lūgšana Dievam sakarībā. Un ka Dievs ir tikpat tuvu, kā draugs, kuru roku jūs turat satvert savā dēlnā. Lūdziet un pārbaudiet. Tā ir. Ar savu lūgšanu satveriet Dievu pie rokas un nelaidiet vaļā, iekams viņš jūs nav svētījis. Kā viņš reiz svētīja Jēkabu, un nelaižiet viņu vaļā, līdz viņš arī jūs nav nosaucis par Izraēlu Dieva cīnītājiem. Tā ir jālūdz. Bet Kristus vārdi ir pret tādu attieksmi, ja kāds lūdz Dievu pavirši, aizvien savtīgi un vienaldzīgi pret citiem. Arī jums droši vien netrūkst paviršu draugu, paziņu. Anglosakšu kultūrā sastopot paziņu, vaicā, how do you do? Kā tev iet? Un vaicātais nemaz neinteresējas par jūsu veselību vai par jūsu dzīvi, bet šis vaicājums ir jāsaprot vienīgi kā sveiciens, sveiks vai čau. Ja arī latviešu valodā vaicā, kā tev iet, visbiežāk tas nav uzaicinājums sākt sīki izklāstīt savas problēmas, bet pieklājīgi ļaužu vidū šo jautājumu sagaida tādu vispārēju atbildi, ja vien ar jums nav noticis kaut kas īpaši, labs vai slikts. Tomēr, ja kāds pārkāpja pieklājības likumus un sāk sīki izklāstīt savas dzīves notikumus, kā tev iet, vaicātais, tomēr ir spiests paciesties, pieciesties un uzklausīt. Kristus māca, ka ar lūgšanām Dievam tas ir tā vēl jo vairāk, jo Dievs, kur lūdzam, nav pavirši, paziņa, bet jūsu tuvākais, stiprākais un bagātākais draugs, jūsu debesu Tēvs. Tādēļ sarunai ar viņu jābūt ne kā tev iet līmenī, bet patiesai, no dvēseles un no sirds dziļumiem, īstai, pildītai ar rūpēm vairāk par savu tuvāko, mazāk par sevi pašu. Viņš grib arī dzirdēt, ka mēs nosaucam savas dzīves problēmas īstā vārdā, ne eufēmismā, skaistāk, lai izklausītos, bet īstā vārdā, pareizā secībā, no sirds, atklāti un patiesi. Pirms tas nenotiek, bet lūgšana ir bijusi vienīgi mūsu vajadzību uzskaitījums. Saruna ar Dievu un īsta lūgšana nav notikusi. Tādēļ, ja it kā pa gabalu uzsaucam maizi, pasūtam maizi, kārotā uzreiz nesaņēmuši, dodamies palīdzību meklēt citur, lūgšana nav notikusi. Mēs tēlaini izsakoties neesam satvēruši mūsu debesu Tēvu roku un laiduši vaļā sirsnīgai lūgšanai un patiesai sarunai. Un vēl Jēzus paskaidro lūgšanu, kā tai jānotiek. Un viņš pamāca šādi: vaicājiet,
meklējiet, klaudziniet. Tādai jābūt patiesai lūgšanai. Pirmkārt, vaicājiet, ka mēs mācāmies saprast, kas traucē mūsu sirdsmieru. Mācāmies saprast savas miesas, prāta, grēku ceļus un līkločus. Otrkārt, ka meklējam to, uz ko Dieva vārds mums norāda. Uz patiesību, svētumu un mīlestību viņš norāda. Uz Dievu un uz savu tuvāko. Treškārt, klaudziniet, ka neesam pavirši lūdzēji, bet burtiski klaudzinām un daudzām pie mūsu debesu Tēva durvīm un loga, ticībā piesaucam viņa mīļā dēla vārda, it kā satveram viņu roku un pateicamies par pestīšanu, jo lieldienas ir atvērušas Dieva ausis jūsu lūgšanai, un tādēļ Dievs klausās uz jums un klausās, ko jūs lūdzat Kristus dēļ. Mūsu debesu Tēvs svētī katru patiesu, krietnu, likumīgu, neatlaidīgu un uzticīgu lūdzēju. Tādu, kurš lūdz par tiem, kas nelaimē, trūkumā, slimībā vai bēdās, arī pats par sevi lūdz. Un kas mācās un piedzīvo atbildes, saņem dāvanas un pieaug pateicībā, uzticībā, krietnumā un mīlestībā pret savu Dievu, viņa dēlu, mūsu Kunga un viņa patiesības vārdiem. Bet ja Dievs sola, ka lūdzēji saņems visu, ko lūgs, kādēļ nemaz nav tik daudz to, kas mūsu draugu Kristus vārdā lūdz, saņem un ir laimīgi un ir pateicīgi? Kādēļ viņi būtībā ir tik maz? Pasaulē taču tur, kur kaut ko labu var dabūt, stāv pūļi un garās rindas. Vecākie no jums atcerēsies padomju laika rindas, kur, kā toreiz teica, kaut ko deva. Vārds dot tika lietots pārdot vietā, jo padomju rubļi bija nevērtīgi, bet ikdienas patēriņa preces trūka. Pēc šīs līdzības cilvēkiem nav tādas naudas vai maiņas priekšmetu, kas būtu vērtīgi vai vajadzīgi Dievam, lai mēs kaut ko dabūtu. Bet debesu Tēvs uzklausa lūgšanas un dāvina un dod, nevis pārdod. Dod bagātīgi tās labākās un svētākās lietas, pasargā no kārdinājumiem un grēkiem un no neticīgās pasaules un no vēlna uzbrukumiem. Viņš atbild uz lūgšanām, dāvina un stiprina svēto kristīgo ticību, pilda sirdis ar mīlestību uz krietno un likumīgo, bet nepatiku pret nelietīgo un izlaidīgo. Viņš atbild uz lūgšanām un atvaira no mums slimības, trūkumu, badu un postu un dāvina lietas, ko pasaule novērtēt nespēja. Dāvina svētu ticības pilnu mieru, ticības sirds mieru, kas uzticīgi gaida uz Dievu valstības atnākšanu un priecājas par to. Dievs dod, bet cilvēki nesaprot Dieva dāvināto lietu vērtību. Līdzīgi kā mežoņi reiz izmainīja zeltu vai īstus dārgakmeņus pret stikla krellītēm, ķemmītēm, krāsainām pogām un lupatām, tā arī šodien cilvēki izmaina svētu mūžību pret to, kas ir īslaicīgs spožums, karjera, pasaules sasniegumu un prieks par to, bet patiesībā vien trūdi un putekļi, kas gadiem, gadsimtiem ritot drīz aizmirstas. Daudz debesu valstību izmaina pret pasaulīgu karjeru, un, lai to sasniegt, novēršas no svētās dienas svētīšanas un Kristus mācības, bet krietnumu
apturē par tumšiem darījumiem un nicina svētumu, ļaujoties miesas kārībām un visa veida grēkiem, dievišķo mīlestību noraida, padodoties kārībai skaust, tiekties pēc nepiedarošā, apmelot, zakt un pat nogalināt ar vārdiem un pat ar darbiem. Cilvēki, kas seko šādam dzīves ceļam, protams, Dievu nelūdz, jo veiksmi nekrietnībās no Dieva izlūgties nevar. Un arī kristiešiem aizvien jābūt nomodai, lai arī mūsu lūgšanās neiezogas apslēpts savtīgums, vienaldzība vai ļaunums. Tādēļ arī Kristus mācīja, lai lūgšanās gari nepļāpājām, uzskaitīdami visas savas vajadzības un visas lietas, kā to dara pagāni. Jo mūsu debesu Tēvs jau iepriekš zina, saka Kristus, ko mums vajag un ko mums nevajag. Jā, mēs varam būt pilnīgi droši, ka Dievs atbild ikviena ticīga cilvēku lūgšanu, kas lūgta Kristus vārdā, ticībā uz mūsu glābēju, viņu krustu un augšām celšanos. Atbild ikvienu šādu lūgšanu un atbild vienmēr. Un viņš dod mums tikai labas un derīgas lietas, kas mūs uzceļ, nevis izposta. Viņš dāvina, dod, svētī un pasargā no pasaules posta tikai un vienīgi tā, kā tas nāk par labu mūsu nemirstīgajām dvēselēm. Un tādēļ arī mums ir reizēm jāpiedzīvo lietas, kas mūs sāpina un kas mums liek pārdomāt un liek attapties. Dievs tādēļ nepiepilda tādus lūgumus, kas mūs vestu projām no ticības. Viņš mums nedod tādas dāvanas, kas tīkamas miesai, bet kaitīgas dvēselē. Viņš kā mūsu debesu Tēvs rūpējas par mums, kā par saviem garīgajiem bērniem, kā par bērniem. Arī vecāki bērniem nedod visu, ko tie prasa un lūdz. Mēs saviem bērniem nedodam lietas, kas tos varētu fiziski vai garīgi ievainot. Gluži pretēji, mēs cenšamies tos no šādām lietām un norisēm pasargāt. Bet bērni bieži to nesaprot un dusmojas uz vecākiem. Līdzīgi pretruna pastāv arī starp to, ko sev no Dieva lūdzam mēs, un starp to, kā Dievs atbild un ko mums dod. Un ir tā, ka mēs lūdzam kaut ko, kas ir tikai kārība un ir it kā čūska, bet Dievs atsaucas un sniedz mums patiesu ēdienu, zivi, ko mēs sākumā varbūt tā īsti nemaz nesaprotam. Un ir tā, ka mēs sev lūdzam ko tādu, kas ir indīgs, it kā skorpions, bet Dievs atsaucas un dod mums kā Kristus līdzībā olu, bet nesaņēmuši to, ko kārojuši, daudzi jūtas vīlušies, ka Dievs tiem atbild, kā viņš tiem atbild, kļūst nepacietīgi un vairs nelūdz. Bet Kristus apliecina, ka debesu Tēvs kristiešu lūgšanas atbild vienmēr. Devīgi, dāsni, bet atbild vienīgi tikai tā, ka mums tas patiesi nāk pa labu. Ir reizes, kad atbild uz mūsu lūgšanām ir klusums. Arī tā ir atbilde, ka Dievs uzreiz nesaka skarbu nē, bet liek savam mīļajam bērnam apdomāt, ko lūdzam. Pārdomāt un lūgt atkal un mācīties lūgt svētīgi. Saprast to, kas mums vai citiem par labu, bet kas nedara. Lūgšanas tā nav kristiešu izvēles lieta. Lūgšanas ir saruna, tuva draudzība ar Dievu un ticības vienotības izpausme. Tādēļ nopietni kristieši nevienojas āršķirīgās un aplamās lūgšanās ar svešiniekiem, tiem, kas tic savādāk,
ar tiem, kas netic nemaz. Dzīvojot lūkšanās ticīgajiem, jo gadi, jo vairāk atklājas tas, kurš patiesi nosaka visas lietas mūsu dzīvē un pasaulē un vispār mūsu Dievs, mūsu Kungs. Lūkšanas māca atšķirt Dievu prātu no mūsu miesas prāta un kārībām. Lūkšanas ļauj kristietim pašam kritiski vērtēt savas domas, jūtas un rīcību, jo cilvēks, kas nelūdz Dievu, bet dzīvo savās domās un priekšstatos, drīz apmaldās pats pie sevis. Lūkšanas nav meditēšana un sevis izzināšana ar psihologu ieteiktiem paņēmieniem, bet dzīva saruna ar dievišķu un visvarenu svētu personu, kas tevi uzklausa. Dievu, kas tevi dzird daudz labāk nekā mēs dzirdam viens otru. Tādēļ, lūdzot, esam bijīgi, ticīgi, patiesi un pazemīgi. Lūkšana dzīve ir dzīve dievišķos svētkos, kur debesu Tēvs aicina mums būt, un viņš dāvina un dod. Un kristīgais lūdzējs saņem katrs savas lieliskas dāvanas, kas it visus lūdzējus padara bagātus, katru savā veidā, bet ikvienu padara svētīgu un laimīgu. Bet vai tiešām laimīgu? Kristus citviet Bībelē mācekļiem saka, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Kristiešu prieks un laime, miers un svētība saskaņā ar šiem vārdiem ir savādāki nekā prieku un laimi iedomājas pasauli un mēs paši, kādreiz mūsu grēcīgā miesa un prāts. Tas, ko Kristus mūsu tekstā sauc par patiesu ēdienu, zivi un olu, pasaulē drīzāk šķiet kā čūska un skorpions. Kristus krusts un ciešanas cilvēku laimes un miera iegūšanai pasaulē šķiet kaitīgs ļaunums, jo pasaule un arī mūsu grēcīgā miesa grib vienīgi uzvarēt, triumfēt un baudīt. Tomēr nav citas īstas laimes un miera, kā vien tas, ko Kristus sniedz ar savu krusta grēku izpirkšanas vēsti. Nav citas īstas dzīvības, kā vien tā mūžīgā dzīvība, kur Kristus pasludināja lieldienu rītā dzīvs iznākdams no kapa. Tādēļ visu, ko Kristus krusta nāves un augšām celšanās vietā piedāvā pasauli, visi pārējošie labumi, tukša dzīves lepnība un bezdievīgas mācības ir kā čūska un kā skorpions, indas un nāves pilni, jo beigās par tiem ellē jāsamaksā ar savu mūžīgo dzīvību, nemirstīgo dvēseli. Mēs dzīvojam aizejošā pasaulē, līdz Dievs mūs sauks pie sevis. Mums nepieciešams arī pasaules lietas, kā dienišķā maize, bez kuras nespējam iztikt. Tādēļ mums jāzina, ka Dievs ir kungs par pasauli un par visu radību. Viņš nav nabaks, bet viņš ir pārpasaulīgi bagāts. Viņš nav nevarīgs, bet viņš ir visspēcīgs. Viņš nav nedzirdīgs, bet zina visas lietas, un viņš dzird un atbild. Visbeidzot, Kristus saka, ka Dievs dos mums bagātīgi svēto garu, dzīvības devēju garu, kas no Kristus nāk pie mums un ļauj mums būt vienā prātā ar mūsu kungu. Zināt, ko lūgt, ieraudzīt un ar pateicību pieņemt no Dieva atbildes uz mūsu lūgšanām. Lūdziet, aizlūdziet, pateiciet un slavējiet. Meklējiet, sauciet un klaudziniet un mācieties saprast, ko Dievs jums grib dot, bet no kā grib pasargāt. Mācieties saprast, kas ir labs un svētīgs jūsu dvēselē, kas to padara ticīgu, uzticīgu, garīgi stipru un dzīvu. Lūdziet,
un tas viss jums taps dots. Āmen!